Lieldienu 4. svētdiena ir svinēta kā labā gana svētdiena. Un Jēzus par sevi saka, mēs arī dzirdēsim svētdien, kā es esmu labais gans. Šo vārdu labais var arī tulkot kā skaistais gans. Šī svētdiena ir veltīta lūgšanai par aicinājumiem uz priesterību, bet vispār mēs šajā svētdienā gribam domāt par to, kas ir aicinājums. Jo atrast savu aicinājumu, tas ir tā kā atrast savu dzīves jēgu. Šodien arī daudzi jautā, kāpēc ir tik maz aicinājumu uz priesterību. Var pateikt arī tāpēc, ka ir arī maz aicinājumu uz ģimenes dzīvi. Jo no kurienes rodas priesteri, no ģimenēm nāk, viņi nekrīt no kosmosa. Tāpēc arī šodien vispār domājam par savu dzīves aicinājumu. Par to, ka es arī gribu atrast to savu dzīves jēgu. Un skatoties uz Jēzu skaisto ganu, tad mēs zinām vienu, ka Dievs dod katram no mums aicinājumu uz ģimenes dzīvi vai uz priesterību, lai padarītu skaistu mūsu dzīvi, lai pēc tam es, iztenojot savu aicinājumu, es varētu padarīt arī skaistu citu cilvēku dzīvi. Manas ģimenes dzīvi vai manas draudzes dzīvi. Ja jūs gribētu uzzināt vairāk, kas ir labais, skaistais gans, kas ir algācis, ar ko viņi atšķiras, nāciet uz baznīcu, mēs jums paskaidrosim.